Vienlaikus ar supersprinta iebraucieniem Biķerniekos notika arī pēdējais vasaras sprints sajietas šosezonu. Līdzīgi kā supersprintā, arī šai disciplīnai bija tikpat gara distance, vien pirmie līkumi izvietot uz asfalta seguma. Un šādi spēles noteikumi piesaistīja daudz interesantus, kaut vai dragreisā manīto Elvisu Turānu, kurš tika ieskaitīts aizmugures pieziņas klasē. Labāko trīniekā gan viņš neiekļuva, bet tāds nav bijis mērķis. Atbrauc pavizināties. Salika automašīnu, lai ir braucam pa ielu un jāpavizinās. Tiešām šis īstais dragreis auto? Jā, šis ir tas pats. Viss ir salikts, viss salons, viss apskati ir viss. Viss ir labi, bez kļūdām, jā? Nu, kļūdas ir daudz, riepas ir vecas ielas un jauda ir liela šitam visam pasākumam, tad tā ir. Jā, lai šajā ieskaitē tiktu piešķirts čempionu tituls, bija nepieciešams vēl tikai viens dalībnieks, un tas izrādījās Turāns. Tieši viņu šeit pieaicināja Andris Slišāns ar Imantu Firstu. Šiem diviem, vienas nometnes pārstāvjiem, bija visas iespējas tikt pie zelta, taču šetev. Viņi abi arī netika trīniekā, jo uz starta nestājās ar savu kaujas auto. Kāds ir ar tādu jābrauc, īsto esam nobeiguši, tagad jācīnās ar to, kas palicis. Kā šobrīd izstās? Nu, priekš manis bēdīgi, bet Andrim izstās viss kārtībā, tā kā. Andris, šajā mašīnā var ierūmēties? Nu, ja tā bišķi pierauj galvu, viss kārtībā. Pirmo šīs disciplīnas čempionu tikko nosauca Slišāns, bet šādos apstākļos izrādījās maķinīt ātrāks par Firstu, un lai arī šoreiz viņš nekāpa uz pjedestāla, vienalga guva vietu augstāk par Firstu, un pēc punktiem vēl vairāk atrāvās no otrā zelta medaļas apstrīdētāja Firsta izskatā. Čempions tātad Slišāns. Todien gan pārāks par visiem bija cits dragreisists Edgars Eriņš, kā brauciens, tā uzvara. Cerēsim, ka tā tas būs. Nu, paskatīsimies, kā iesau. Šobrīd viss sakārtots, ne? Nu, šī brīdī ir labi, jā, kā tur beigās būs, tad jau redzēs. Vienkārši jānobrauc un viss. Jo tā trasa jau jums nemainās, no asfalts kā asfalts. Nē, nu trasa nemainās, bet no asfalts paliek sausāks un, protams, rīta pusē bija ļoti grūti braukt. Arī pēdējā braucienā, par kuru iznākumu tikko šaubījās Eriņš, uzvara bija viņa kontā, tāpēc apsveicam Edgaru ar jau otro uzvaru šosezonu. Pirmā gūta Jūrmālas pusē, otrā tepat Biķerniekos. Priekšpiedziņas ieskaitē čempions bija zināms. Modris Žentiņš šosezonu nav bijis pieveikts. Šajā sacīstē gan no iepriekšējās dominances nebija nevēsts. Žentiņš divreiz sagriezās. Nezinu, kas vieglāk, šodien galīgi neiet kaut kā. Kaut kā neiet, nav riepas īstās, vai regulējumu, kaut kas nav, sen nav braukts arī, nezinu, viss ir galīgi aizmirsties, kaut kas. Nu, tieši tā, vasaras sprintā jau tu visu zemāk. Tiek arī, jā, protams, tur atspērs kaut kādas ne šādas īstenībā, man tur tagad, nezinu, brauks te redzēt. Jā, Žentiņš izklausījās izmisis, pierādot vienu līdz universālam karēvim, kurš vienā dienā var uzrādīt teicams laikus kā uz asfalta tā grunts, viņam vēl patālu. Šādi Žentiņš te 1/4 un nav ko bēdāt. Uz sudraba medaļu tiecošais Rolands Naudiņš arī neparādīja neko pārliecinošu, jo vairākas reizes sagriezās. Un arī pēdējā laikā šajā disciplīnā startējošais rallija vecmeistars Ārvis Vecugars, kurš izslavēts ar māku braukt ātri pa asfaltu, te nespēja pietuvoties pjedestālam. Trīniekā esi kā Jūrmalā? Nu, neesmu gan šoreiz trīniekā. Bišķiņ te kļūdiņas salaid, neko nevar darīt. Kur, kā? Tīri slēgšanās trajektorija. Tās tev nav piedodams. Nu, tas jā, tāpēc, ka grib ātrāk nekā vajag. Tagad, ko tagad? Neko, savu prieku pēcbraucam, viss būs forši. Ar katru braucienu Vecugara rezultāts tikai paliks sliktāks, tāpēc mums drīzāk prieks par Raivo Ozoliņu sniegumu. Cilvēks, kurš retu reizi pavīja trīniekā, beidzot iemērīja visiem. Cīnos ar fizikas likumiem un braucu. Kur tu uz asfaltu cīnīties? Nu, vienalga jāmācās ir asfalts arī braukt. Interesanti ir, trase gara, patīkama, ātrums liels. Un redz, kas sanāk, jā. Nu, vienkārši jāizbrauc īsākā trajektorija un viss, it kā ļoti vienkārši. Nekā sarežģīta. Nonākot Slavas saulītē, uztraukums darīja savu un pēdējā braucienā Ozoliņš tomēr piekāpās vienam no saviem sekotājiem, Sandim Laukšteinam, taču ar šādu rezultātu uzvar tik Ozoliņam. Uzmanību pievērsam arī pilnpiedziņas ieskaitē, kur Andrim Slāvam tik pie čempionu titulu šosezonu nekādi neļauj Mareks Žukurs. Diemžēl Žukurs savārīja ziepes jau pirmajā braucienā. Sanās nedaudz pātru piebraukt līkumā, sagriezos, ielidoju riepās un apstājos. Neko darīt. Jābrauc uzmanīgāk. Tad šobrīd šķiet tikai sudrabs, ne?
Tas arī bija, teiksim, mērķis, jo pirmā sezona debija, jebkurā gadījumā es ļoti priecīgs. Tā kā jānobrauc tagad līdz galam, un tad jau viss būs kārtībā. Jā, pēdējā braucienā Žukuram vienīgajam izdevās apsteigt visu paraugu piemēru – Slavu, taču ar šādu rezultātu Žukurs vien otrais. Jāpiemin arī Jāna Kārkliņu, kurš te atrādījās ar mērķi pamācīt Ilmāru Vējiņu. Ja reiz uzstādījums tāds, arī Kārkliņš sēdās pie Vējiņa mašīnas stūres, un bija labi. Tieši viņš izrādījās todien stabilākais braucējs aiz Slavas. Ja vien viņš neiekultos nepatikšanās otrajā braucienā, Kārkliņš nebūtu visu todien trešais. Otrais brauciens nebija tik sekmīgs. Gadījās kļūda, jo pirmo braucienu brauc otrais, rievs bija uzsilušs. Otrajā braucienā, diemžēl, bet sagriezos un nedaudz aizskāra arī rievs. Iespējams, ka pātri, otrais laiks. Bet būtībā sakot, sadeg. Slava atšķirībā no konkurentiem todien kļūdas nepieļāva. Tā teikt ar sacīšu spriedzi, viņš ticis galā nevienreiz vien, to jūtam viņa vārdos. Šo te pēdējo braucienu ir jānobrauc tā kā visus iepriekšējos, un es domāju, ka būs viss kārtībā. Ja tu brauc precīzi, taisni un pareizi, tad viņš no malas nav skatāms, bet rezultāts ir. Alkoņus logos arī redzu. Šodien tiešām ir interesanti un ātra trase, un arī ir, ko īstenībā priekš ielas riepas, tas ir tāds izaicinājums. Slava ar izaicinājumu tika galā. Pēdējā braucienā viņš gan piekāpās Žukuram, taču vienalga. Jūs savu acu priekšā redzējāt sporta meistaru. Tādu nosaukumu piešķir sportistam, kurš 3 reizes ticis pie čempiona titula. Nu ko, tiekamies apbalvošanas ceremonijās, jo autosporta sezona šogad ir noslēgta.